Mani sauc Solvita Smiļģe, un es esmu dienas ēdienu žurnāla redaktore. Un šovakar jums ir iespēja redzēt, kā top viens no mūsu žurnāla materiāliem – vīna degustācija. Es esmu uzaicinājusi tātad 3 vīnziņus – Aigaru Nordu, Eināru Lazdiņu un Aināru Sedlinieku. Visi šie 3 vīnziņi jau ilgāku laiku raksta vīnas lejas laikrakstam Diena, bet mūsu žurnālā viņi degustēs vīnus no lielveikalu atlaižu plauktiem. Šie vīni, kas šovakar tiks garšoti un par kuriem tiks runāts, lielveikalu tīklos Rimi un Maksima atlaižu laikā nemaksā dārgāk kā 5 latus, un atlaidi šiem vīniem būs decembra pirmajā pusē. Ja cilvēkus interesē, ko šie paši vīnziņi domā par vīniem, kuriem šobrīd lielveikalos ir atlaides, tad jāpērk ir dienas ēdienu šīs nedēļas numurs. Tur jūs atradīsiet vērtējumu aktuālajiem šobrīd ar atlaidēm nopērkamajiem vīniem. Ja jūs, teiksim, iebāzīsiet degunu glāzē šim vīnam, un tas, kas būtu jādara, tad tipiskais aromāts, tas, ko jūs dabūsiet, ir, teiksim, tāda svaigi nopļauta zāle. Kad rozā vīns ir jādzer vasarā, varbūt arī tieši tāpēc viņam ir atlaide, kad viņš ir it kā skaitās vasaras dzēriens, bet jebkurā gadījumā savu burvību ir arī rozā vīnam vēsākā gada laikā. Šie sulfīta apjomi, kas ir pielietot vīna ražošanai, ir tiešām jūtami un aromātā viņi izpaužās pirmie. Vīns ir tehnoloģiski tiešām diezgan nevainojami izveidots šajā cenu grupā, kurus dēvē tātad komerciālai vīni. Zem 5 latiem tomēr ir pat vienkāršāko kjanti, zem 5 latiem tomēr ir samērā grūti nopirkt. Aromāts tomēr šim vīnam ir diezgan tāds vēl neatvērties, noslēgts, pēcgaršā ļoti. Es pilnīgi sajūtu, kad šis vīns ir, kuram ir, kā jau Aigars minēja, tie tanīni, ļoti muti cavalkošās miecvielas. Šeit mēs šovakar parādījām, kā top viens konkrēts žurnāla dienas ēdienu materiāls, kuru rakstveida formā žurnālā varēsiet lasīt no 24. novembra. Tas ir nākamais numurs. Žurnāls būs kioskos. Protams, žurnālu jūs varat arī abonēt. To var izdarīt šeit pat dienas viesistabā. Un tad no tā 24. novembra tur arī jūs īsti redzēsiet, cik konkrētie vīni maksāja, kuros lielveikalos viņi ir nopērkami un kuros datumos tad tieši tajā decembra pirmajā pusē šiem vīniem arī ir atlaides. Tā ka paldies un lasiet žurnālu dienas ēdienu.